Ādažu vidusskola – skola tavai izglītībai, izaugsmei un izpausmei. Ir apritējuši vairāk kā 300 gadi kopš Ādažu pagasta četrklasīgās draudzes skolas dibināšanas. 1927. gadā tika uzcelta Ādažu pagasta sešklasīgā pamatskola. 1984. gadā ieliek pamatakmeni Ādažu vidusskolas kompleksa celtniecībai. 1986. gada 1. septembrī atklāja Ādažu vidusskolu. 1927. gadā tika uzcelta visiem zināmā vecā skola, kurā mācījās 60 skolēni un strādāja 6 skolotāji. 1946. gadā savu darbību uzsāka Ādažu 7-gadīgā skola, kurā mācījās 100 skolnieku. Padomju varas gados skolēnu saima Ādažu 8-gadīgajā skolā ir izaugusi līdz 430 skolniekiem un 28 skolotājiem. Tādēļ bija nepieciešama jaunas skolas celtniecība. 1984. gadā Ādažu vidusskolas pamatakmenī kolhoza Ādažu priekšsēdētājs Alberts Kauls ieliek kapsulu ar vēstījumu nākamajām paudzēm, kura pilns noraksts atrodas skolas muzejā. Jaunās skolas komplekss paredzēts 38 klasēm un 1300 skolēniem. 1986. gada 1. septembrī atklāja Ādažu vidusskolu. Skola savu darbību uzsāka A un B korpusos. Celtniecība turpinās un 1987. gadā nodot skolas C korpusu. Tikai pēc 12 gadiem 1999. gadā nodot sporta un aktu zāles. Vēl pēc 7 gadiem atklāja sporta centru ar ilgi gaidīto peldbaseinu. Skolā darbojas vairākas interešu izglītības programmas – kultūra izglītības, sporta un jaunatnes. Mūsu skola ņem dalību daudzos starptautiskos izglītības, sporta un kultūra izglītības projektos, veicinot skolas, novada un Latvijas tradīciju popularizēšanu. Skola aktīvi iesaistās dažādos vides projektos, vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs, talkās, koku stādīšanā, apzaļumošanā, nolietotās tehnikas vākšanā un nodošanā, makulatūras un lietoto bateriju nodošanā. Paldies filmas autoriem Aivaram Vaišļam, Luīzai Frančeskai Dakšai, Emīlam Elnionim un Sarmai Jēkabsonai.